Dāvids bija ārkārtīgi izredzēts. Viņš bija pravietis, ja? Un tomēr viņš ļāva, ka viņa rīcībā nonāk netaisns lēmums. Viņš iekāroja sievieti un lika nogalināt viņas vīru. Rezultātā Dāvid, lai cik tu būtu izcils, lai kāds būtu pravietis un tā tālāk, spriedums, kādam ir jāmirst tevā dzimtā, protams, pirmdzimtajam un pēc tam vēl visās paudzēs, cik vien ilgi tava līnija turpināsies, kāds būs, kurš mirs no zobena, tāpēc, ka tu biji pirmais, kurš iesāki. Dievs ir atmaksas Dievs. Dievs zina, kad, kā un kādā veidā atmaksāt. Arī šī varbūt raksturvieta, kas norāda uz šo garīgā atmaksu, jeb garīgo nepiedošanu, arī attiecās uz maniem un tevīm. Šeit ir daudz cilvēki, un katram no mums bija vakardiena, katram mums ir pagātne. Bet tajā brīdī, kad tu savā tuvāko skaties, un tu atceries viņa pagātni, Dievs atcerās tavu pagātni. Ja? Tikko tu redzi, ja viņš vēl vakar darīja grēku, bet šodien viņš ir atgriezies, viņš to nedara, bet tu atceries viņa vakardienu, Dievs atcerās tavu vakardienu. Ja? Garīgi noteikumi, kas tev un man ir jāievēro. Mēs pēc tiem mācāmies dzīvot un saprasties un veidoties. Atkal man šeit rakstīts jaunā derība. Ja? Jaunā derība. Tas nozīmē, ka ir vecā derība. Angļi saka šeit jaunais testaments. Ja? Vecais testaments. Mums latviešiem ļoti skaista filma Limuzīnas Jāņas krāsā. Tur bija 3 testamenti, ko šī vecā savieta uzrakstīja, bet darbojās tikai pēdējais testaments. Iepriekšēji visi nebija spēkā tajā brīdī, kad nākamo uzrakstīja. Ja? Tad atkal tajā mums ir 2 testamenti. Vecā derība un jaunā derība. Tajā brīdī, kad sāk darboties jaunais testaments, vecais testaments pārstāja darboties. Ja? Un arī tā ir garīga likums un garīga patiesība, kurā mēs tikam aicināti darboties un sekot tam. Jā, bija kādā krievu valodā pat rakstīts pat novī božī zakonu. Ja? Attiecīgi, ja valsts pieņem jaunu likumu, vecais likums pārstāja darboties. Ja? Atkal, tas ir garīgs princips, kas mums ir jāņem vērā. Šodien mēs turpināsim lasīt ebreju vēstuli. Ebreju vēstuli, kas ir manā skatījumā ļoti svarīga šajā laikā, un arī, lai mēs saprastu šos pamatprincipus, kā darbojās testamenti, kā darbojās derības, kas mūs saista un kas mūs nesaista. Ir lietas, kuras mainoties, atceļot veco likumu, iekot jauno, viņas nemainās, jo abos likumos bija vieni tie paši panti iekšā. Bet savukārt ir kādas lietas, kur mainoties likumam, tomēr mainās arī redakcija un pat panti, tiek svītrot ārā vai ielikt jaunu iekšā. Ja? Tad šodien mēs mācāmies, ja, Dievs, kāds ir tavs skatījums, kā mums, kā jaunā testamenta, jeb jaunās derības kalpiem, kas ir piedzimuši no augšienes, no gara, būtu jādzīvo. Ja tev iespēja sekot līdzi, tu varētu atvērt ebreju vēstuli 10. nodaļu. Es esmu cilvēks, kas skatās ar acīm, man ir acu atmiņa vizuālā, un man ir svarīgi sekot līdzi tekstam. Kad es eju uz baznīcu, ņemu bībeli līdzi, kad tur lasu tekstu, es šķirstu līdzi, jo man svarīgi, es tā nepazaudēju vārdu. Arī šodien garīgs likums šeit tāds, ka tajā brīdī, kad vārds tiek pasludināts, nāk vēlns un meklē šo vārdu nozagt. Ja? Tad kā tu vari šo vārdu paturēt, lai viņi tev nenosok? Paņem blokciņu, paņem audio ierakstu, ja? Lai nenozog vārdu no tevis. Atkal garīga patiesība. Un sāksim mēs ar šīs 10. nodaļas 26. pantu. Jo ja mēs, tā manā tulkojumā rakstīts, ja mēs pēc tam, kad esam atzinuši patiesību, labprātīgi, jeb pēc brīvas gribas, jeb tīši grēkojam, tad vairs neatliek upuris par grēkiem. Nemānīsim paši sevi un nemānīsim citus. Ja kāds, kurš ir atzinis patiesību, pēc tam tīši grēko, ja svētais gars viņam saka, nedari to, bet viņš turpina to darīt, ja, tad vairs nav upuris par grēkiem. Ja. Tā ir fundamentāla patiesība. Ja? Un tas varbūt mums liek raudzīties uz šo
kristīgās ticības sākuma martīrijas fenomenu, ja? Ka labāk es mirstu, nekā es izdaru grēku, jo savādāk man vairs nav piedošanas, Jēzus man vairs nepalīdzēs otrais. Ja? Ja toreiz bija tāds, ka tagad tu esi kristietis, tagad upurē, ja? Piedalies pagātnes svētkos, ja? Un te viņš saprot, ja es to piedalīšos tagad, ja? Tad man vairs nav izējies. Jēzus man otrais vairs neglābs, ja? Es pazaudēšu savu pirmdzimtību tajā brīdī, kas piedalīšos šajos te svētkos, ja? Tā ir tāda patiesība, ja? Toreiz bija tā, kā šis leģionārs Marcello teica, ja? Viņš pēkšņi, ja, viņš rauj no savas regālijas, viņš es vairs neliešu cilvēku asinis, ja? Un tā, ko tu izdomājies, tu pārkāp armijas reglamentu, ja? Tas nāves sods uzreiz. Viņš teica, kopš šodienas es esmu citā leģionā, ja? Tur ir augšā, un es kopš šodienas tikai ar garīgiem ieročiem kaujos, ja? Varbūt arī tas fenomens, ko ziniem par šo tēvu leģionu, ja? Kur pie Šveices ir šī Maurīcija, ja? Tāda apdzīvota vieta, kur leģions no tēvām pāriet pāri visai Eiropai, puse Eiropai, un viņiem tur jākaroja. Un pret ko jums jākaro? Nu, tie kristieši, ja? Un ģenerālis Maurīcijas pasaka, mana armija tur neies, ja? Un, protams, viņi pārkāp reglamentu, viņus tur visus nokauja, ja? Tā kā dumpiniekus, ja? Bet mana armija neies pret kristiešiem, ja? Ja? Es esmu piedzimis, Jēzus man vairs nepalīdzēs, ja es ar savu zobenu iešu pret kristieti, ja? Tā ir patiesība, ja? Un tādā veidā viņi dzīvo, un tādā veidā es un tu tiec aicināts dzīvot tur, kur tu esi. Nākamais pants, 27. Briesmīga un šausminoša tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs ienaidniekus. Ja? Attiecīgi, ja ik viens, kurš ir atzinis patiesību, bet pēc tam tīši, jeb labprātīgi, bet jeb pēc brīvas gribas grēko, sekas ir drausmīgas, ja? Drausmīgas sekas, ja? Drausmīgas. Un tas mums ir jāzina, uz ko tiek aicināts, ja? Kristīgā ticība nav bērnu spēles, ja? Tas ir ceļš, patiesība un dzīvība. Tā ir dzīves fundamentālākā izvēle. 28. pants 10. nodaļā. Tas, kurš ir nicinājis, ja nolicis malā, jeb atetkēsas grieķu vārdā teicis. Tas, kurš ir nicinājis, cits tulkojums, jeb nolicis malā Mūzes likumu, tas mirst bez žēlastības. Un 2 vai 3 liecinieku pamata, ja? Tad, ja kurš ir pat neievēro kādu detaļu Mūzes likumā, un kādu tu redz, viņam ir jāmirst. Nav svarīgi, cik tas bijis labs. Nav svarīgi, kāds tev tās amats sabiedrībā. Ja? Bet ja tu esi pārkāpis šos principus, nāve. Ja? Un tikai daži tādi piemēri, kas te būtu man minami, ja? 3. Mūzes grāmatā 23:28 ir teikts, ka tad 10. diena šai pašā 7. mēnesī, lai jums ir salīdzināšanās diena, lai jums tad tā ir svēta sapulce, un jūs savas dvēseles pakļaujaties nožēlai, un tam kungam pienesiet uguns upuri. Šajā dienā nestrādājiet nekādu darbu, jo tā ir salīdzināšanās diena, kad jūs tiekat salīdzināt tā kunga savu Dievu priekšā. Un ikviena dvēsele, kas tanī dienā nenožēlo grēkus, lai tiek izdaldēta no savas tautas vidus. Ja? Iedomājies, ka elementāra lieta, ja? Tur tas cilvēks nenožēloja grēkus, un viņu ir, un kaimiņš to redzēja, 2 kaimiņi redzēja, un tas ir pamats, lai šo cilvēku nomētāt ar akmeņiem. Ja? Viņš nepiedalījās kopējā šajā te kalpošanā. Ik viens, kas tajā dienā darīs kādu darbu, to es izdaldēšu no savas tautas vidus. Ja? Nekāds darbs tajā dienā netiek strādāts tāds, lai mūžīgs likums jūs cilšu ciltīm visos mājokļos. Atcerēsimies, tā ir vecā derība, bet ar likuma spēku. Ja kāds pārkāp kaut ko, viņš ir nāvi pelnījis. 5. Mūzes grāmata 18:10 un tālāk. Lai tavējos starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nedz arī zīlē nākotni. Ja? Zīlē nākotni, tas ir tie, kas iet pie pareģiem. Ja? Nedz laika zīme taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis,
nec vārdotājs, nec garu izsaucējs, nec pareģis, nec mirušo izaicinātājs. Jo visi, kas dara šīs lietas, tam kungam ir negantība, un šīs negantības dēļ tas kungs, tavs Dievs, tos dzen ārā tev ienākot. Tev jābūt bezvainīgam tā kunga savu Dievu priekšā. Angļu tulkojumā šeit rakstīts, ka arī tiem, kam bija familiārie gari, arī tie bija iznīcināmi. Ja? Familiārie gari tie, kas raisa ģimenēs traģēdijas paaudzēs. Ja? Katrā paaudzē ir kāds, kurš pakarās. Ja? Tas ir familiārais gars. Ja? Kādā paaudzē ir kādas spējas īpašās. Tie arī familiārie gari, kas turpina darbu pa paaudzēm, paauģu līniju, pasins līniju. Un atkal, ja gadījumā tajā laikā bija kādam šāds gars, ja, tad šo dzimtu vienkārši iznīcināja, apstādinot šo garu darbību. Šodien tas nenotiek, ja. Šodien ir tā, ka ik viens var izzīt šos garus ārā Jēzus vārdā, ja. Ir nomainījies, ja. Likums ir nomainījies. Mēs vairs neesam šajā principā, bet princips darbojās, bet likums vairs nav, bet ir jaunais likums, ja. Bet tad šajā gadījumā arī, tad nāvi, jebkurā gadījumā tā nāvi gaida tos, kas to dara, ja, mūžīga nāve, bet ja, tad mums ir atgriešanās, un kurš ir darījis grēku, atgriežās, viņš brīvs no tā. Ja, tā. Jā, šīs tautas, ko tu izzīsi, uzklausa gan laika zīmi tavojātājs, gan nākotnes dzīvniekus, tev tas kungs Dievs to nav ļāvis. Pravieti, kāds esmu es, kas kungs tavs Dievs tev cels no tavu vidus, no taviem brāļiem, klausiet viņu. Jā, nu jā. Bet tā doma tāds, ja, kurš ir nicinājis, kurš nolicis malā kaut vienu, ja, no šiem likumiem, viņam ir nāves spriedums. Un tādā veidā Svētais Gars saka, uz tevīm attiecās tas, kādā veidā tu ievēro, jeb nicini, jeb noliec malā to, ko Jēzus teica. Ja. Kristīgā ticība nav tik daudz, vai tu esi iesvētīts, ja? Bet tas, vai tu seko vārdam, ko Jēzus ir teicis. Ja? Cik daudz ir tie, kas ir saukuši par kristīgo, un kas atstājuši asins pēļķis, upes, ja? Krusta kari, piemēram, ja? Pazemošanas, iznīcināšanas. Es zinu, kādās konfesijās saka, tas tur ir svētais. Mēs lasām viņa grāmatas, ja? Bet tu palasi otru pusi, ja? Kur viņš raksta, mēs tajā un tajā vietā ļoti daudz padarījām par kristiešiem. Jo visus, kuri neizdarīja par kristiešiem, viņus pārmācīja. Ja? Viņš raksta savās grāmatās. Ja? Tad, atkal, viņš ir bijis politiskais darbojums kādā sistēmā. Jā. Mums ir pieņemts svēto mēģinājumu savu par svēto. Ja? Mums tā pieņemts, jo vismaz Lutāņu jūdē viņš ir svētais un katoļi ir uzskata viņu svēto, palasi lūdzu citu avotus. Ja? Jā, protams, viņš nenāca šur par krustnešiem. Jā, viņš nenāca, bet viņš uzrakstīja vēstuli. Jo viņi nelaida ārā no šīs teritorijas. Tāpēc viņš nenāca krustnešiem, viņš uzreiz raksta uz Romu, lūdzu atsūliet man armiju. Ja? Un tā. Viņš bija ierosinātājs. Viņam ienāca pirmam domam prātā. Ja? Es savādāk nevarēšu atdot parādus par to naudu, ko es aizņēmu uz savu fikšķēlē pili, kad tad atnāks armija un te man palīdzēs. Ja? Tā ir patiesība. Un atkal, ja tu atzīsti patiesību, patiesi dar tev brīvu. Ja? Ne viss, kas ārēji kristīgs, tas arī ir kristīgs iekšpusē. Un tā ir patiesība. Ja? Ne ārēne, ne krustiņš tev kaklā padara tev kristieti, bet ja tu esi krustā piesist savā miesā, tad tu esi kristietis. Ja? Labi, brāļi māsas. 10:29. Cik gan vēl sliktāku sodu saņems tas, kas pirmkārt Dieva dēlu minis kājām. Dieva dēlu minis kājām šeit gan minēts vairāk tā kā pārnestā nozīmē, bet, ja gadījumā sakojot līdzi, tajos gadījumos, ka notiek šī sāpnīsta ceremonijas, viņi iet uz baznīcu, nozaug šo maizīti, kura jābūt iesvētītai, konsekrētai, un tā viņi pa viņu lēkā. Ja? Viņi tādā veidā, tas viens no viņa rituāla daļām. Ja? Jo viņi tic, ka tā maizīte ir svēta, ja? Un tā viņi lēkā, ka tā ir Jēzus miesa, viņi tic, ja? Un tā viņi pa viņu lēkājot, viņi tā kā dabūna no sava bossa, ļaujās piemānīties, tā, ja? Ļaujās piemānīties. Viņi domā, ka viņi dabūna kādu autoritāti vai spēku, bet agri vai vēl viņi dabūna to pašu ieslodzījumu un nāvi. Otrais. Cik daudz sliktāku sodu saņems tas, kas otrkārt derības asinis, ar kurām viņš ticis svētīts, jeb svētdarīts, turējis par nesvētām, jeb par parastām. Ja?
Un tas varbūt attiecas uz vakarēdienu, jā, tās ir derības asinis, un ja kāds uzskata, ka tas ir parasts vīns, jā, tā ir tava attieksme, tu tā vari domāt, bet attiecīgi to arī gars skatās, par ko tu svētumu turi, jā, tā ir parasta lieta, vai tomēr lieta, kas nav parastajā lietā ielikta. Un trešais ir, sliktāku sodu saņems tas, kas žēlastības garu ir nievājis, jeb svēto garu ir nievājis. Atcerēsimies, ka Jēzus teica, ja pat tad, ja jūs zaimojat cilvēka dēlu, jums var tapt piedots. Kurš zaimo svēto garu, viņš nesaņem piedošanu ne šajā laikā, ne nākamajā. Ja, tad šīs lietas, kas vēl jāzina, ja, kad, kā Dāvids teica, Dievs, tu man dari ar mani daļa ko, ja? Viņš saprata vienā brīdī, es esmu izdarījis milzīgo noziegumu, ja? Viņš nesaprata, ja? Sodi mani kā tu gribi, bet vienu lietu lūdzu, nekad no manis neatņem tavu svēto garu, ja? Jo svētais gars, tā ir mūžīgā dzīvība. Ja viņš ir tevī, man vēl vien pateikt, ja? Tā ir tāda grāmatiņa, kur rakstījis Normans Krups, sacās Rīs Kovals, viņš ir tāds, kurš iestājās lūkšanā par citiem. Viņš Īrijā savā laikā pirms 100 gadiem pacēla atmodi savā ciemā. Un ir kāds gadījums, ko viņš te min, un tas gadījums saistās ar to, ka bija kāda sieviete, viņa bija ļoti smagi slima, un viss ciemats to zināja, un tad viņi apmēram mēnešiem vai pat gadiem ir lūgušies par šo situāciju, un ir tā, ka galu galā Dievs dziedināja šo sievieti, un kā mazā ciematā līdzi, ka Ergos visi to zina, un visi, pasties, jums baigais Dievs, jā, tā. Bet paiet kaut kā daži mēneši, kā slimība ir atpakaļ. Un tad viss ciemats, jūs Dievs tur neko, jā, tas tikai tā, uz laiku. Bet tālāk man liekas tā, ka viņš teica, mani ārkārtīgi apbēdināja tas, ka šī dziedināšana atkrita, jā, un ka slimība atkal bija atpakaļ. Un ka viss ciemats zināja, ka es lūdzu par šo sievieti, un tagad viss ciemats zināja, ka es esmu izgāzies ar savu ticību un ar savu labu lūkšanām. Un, var sakot, es tajā brīdī biju ārkārtīgā depresijā, jo tas bija tas, ko es sapratu, visi tagad saka, to es neveiksminieks rīts. Un tālāk viņš teica, un tad notikās tā, ka viena no šīm jaunatgrieztajām māsām atnāca pie manis un teica, ka neilgi pirms šīs māsas aiziešanas mūžībā viņa man atstāja šādu vēstījumu. Pasaki Rīsam un pārējiem, ka es viņus tagad gaidīšu. Pasaki viņiem, ka mans pestītājs bija atnācis man pakaļ, un es izvēlējos iet kopā ar viņu. Pasaki viņiem visiem, ka viņš drīz nāks pakaļ arī viņiem. Un tad viņa pateica atā, un viņa visiem paspied rokas un aizmiga, lai būtu ar kungu. Un tajā brīdī, ka šī ziņa izplatījās pa ērgļiem, tad ērgļos bija atmoda. Ja? Jo visi redzēja, es arī gribu tā, es negribu nomirt tā, es gribu tā kā viņa nomira, ja? Tādā veidā, tā kā ceļojumā doties. Ja? Ar tādu, ka es jau Jēzus satiku, es jau redzēju, un viņš tagad ir pie manis, un viņš mani gaida. Maza tāda epizode, bet arī par to, ja? Žēlastības gars. Svētais gars ir lielākais mans un tavs ieguvums mūžībā, vienmēr, visur. Ja, ja viņš tevī dzīvo, tu jau esi mūžīgs. Ja? Un tad ir galvenais tikai neapbēdināt viņu. Viss pārējais ir tev par labu. Labi, brāļi un māsas, mēs turpinam. Tad taisnais dzīvos no ticības. Un ja viņš atkāpjās, tad manai dvēselei uz viņu nav labs prāts. Tas attiecas uz manīm un tevīm. Tev un man jādzīvo no ticības. Ja mēs atkāpjamies, un mums ir brīvā griba, Dievs neko mums neuzspiež. Tavā priekšā ir ceļi. Plats, šaurs. Ko izvēlies, tas tavējais. Tavā priekšā dzīvība un nāve. Izvēlies. Ja tu izvēlies vienu, tas ir tavējais. Izvēlies otru, tas ir tavējais. Kādu laiku var mēģināt pat atbildēt, vakar vai vēl ir situācija, kur jāizvēlās. Viens vai otrs, jā. Ja viņš atkāpjās, ja Dāvids atkāpjās, ja šis cilvēks tika piedots, ko mēs dzirdam līdzībā, atkāpjās,
Man nav pie viņas labs prāts. Viss pazaudēja. Bet mēs neesam no tiem, kas atkāpjās, jeb cits lūkojums, kas velkās atpakaļ. Ja? Tu nāc no kaut kurienes. Tev ir pagātne. Mēs neesam no tiem, kas velkās atpakaļ savā pagātnē. Nē, mēs no turienes nākam, bet tā vairs nav mūsu daļa. Ja? Bet ja cilvēkam patīkās iet atpakaļ, ja? Pie draugiem iedzert, ja? Viņš iet atpakaļ. Kādam patīk mūzika, ko viņš klausījās pirms 20, 30 gadiem, viņš iet atpakaļ. Kādam patīkās tur, katru reizi, kad ja, šī pagātne tie velk vairāk nekā tas, ko Dievs tev sagatavojis, arī tā ir tāda sava veida lamatas. Ja? Bet mēs neesam no tiem, kas atkāpjās uz iznīcību, bet mēs esam no ticības, kas glābi, jeb saglabā dvēseli. Ja? Kas, ja, tajā brīdī, kad tu sāki ticēt, tu tāp izglābts. Bet tagad tev ticība vajadzīga, lai tavu dvēseli saglabātu, glābtu, jeb angliski preservi, ja, iekonservētu, ja. Ziniet, ērgļos cilvēki ļoti labi konservē gurķus, liekot tā burkānu tos lakstus. Man vēl zemē tā nedara, ja. Bet tas doma tāds iekonservēt šos gurķus. Tas tāpat ar tavu glābšanu, ko Dievs tev iederis. Iekonservē viņu ticībā, un tā ir tavējā. Tik ilgi, kamēr tā burka ir labi, netiek taisīta vaļā, ja? lai tur iekļūtu gaiss vai kas tā. Un tālāk mēs nonākam uz pirmo pantu atpakaļ, ja? Jo šis tas mērķis, kur mums nonāk, ja kāds atkāpjās no ticības, viss, ja, pazaudē, ja? Brīva griba. Dievs mūs nespiež viņu mīlēt, bet viņš piedāvā kopā ar viņu augt, lai mēs viņu mīlētu. 10.1. Jo bauslībai piemīt nākamo labumu ēna, ne pats lietu veids. Nekad nevar gadus ar tiem pašiem upuriem, kas nepārtraukt atnes, padarīt pilnīgas tos, kas tiem tuvojās. Tad bauslībai ir cits vārds likums. Tas, ko Mūzes mācīja, tas ir ēna, tas ir ar zinām veida, tur ir lietas, kas ir mums saistošas, bet tā tomēr ir ēna, ja, viss šis, un reizēm man mazliet tā kā, tagad arī sakrā to Gazas karu, tik daudz tur to simpātu Izrēlē, ja, es domāju, kristieši, kāpēc jūs tā dariet? Jūs Bībeli nelasiet, ja? Viņi saka, nē, pasties, tu viņam tā Dāvida zvaigzne. Kāda Dāvida zvaigzne, paņem telefonu ieraksti, Hindu zvaigzne, tā ir tā pati, vai ne? Hindu zvaigzne, viņas Dāvidas, un saprot, tik daudz šo te lietas, kas cilvēki tā kā grib kaut kādas idejas, vārdos par to nav nemanīts. Nē, manā grāmatā patīši rakstīts, ja, jūs esat izvēlējušies ar iPhone zvaigzni, kāpēc, ja? Un atkal turpinās iet šeit, un turpinās, ja. Mēs dzīvojam garīgā telpā, kur šiem arī garīgiem simboliem ir nozīme. Un neatkarīgi, vai tu domā to vai citu, bet tas viņš dara savu darbu tam, kam šis simbols ir paredzēts un ko viņš ataino. Ja? Ejam tālāk. 10.2. Upuri, kurus katru gadu pienes, nevar pienesējus darīt pilnīgus, jeb nevar darīt perfektus. Ja? Šī sistēma nevienu nepadarīja perfektu, tā tikai apklāja grēkus. Ziniet, kādreiz cilvēki dara tā, ka viņiem tur uz grīdas pleķis, viņi uzliek tepiķi virsū, apklāja. Ja tā bija vecā sistēma, kā darbojās. 10.3. Ar upuriem ir gadus tiek atgādināti grēki, jo vēršu un āžu aslīm nav varas atņemt grēkus. 10.9. Viņš atceļ pirmo, lai nodibinātu otru. Tāpēc es minēju, jaunais testaments, vecais testaments. Vecais testaments zaudē savu juridisko spēku, jo ir jauns testaments. 10. Caur šo gribu mēs esam svēti, jeb svētdarīti, caur Jēzus Kristus miesas upuri, reizi par visām reizēm. 10.14. Ar vienu upuri viņš padarījis visos laikos pilnīgus tos, kas tiek svētdarīti. Ja? Ar vienu upuri viņš padarījis visos laikos. Arī šodien, arī paaudzē, kas bija pirms mums, arī 17. gadsimtā, arī 15. gadsimtā, arī 3. gadsimtā. Nav svarīgs kurš laiks,
bet šis upuris bija pietiekams tieši visiem laikiem. Un 10.15. Svētās gars liecina, šī ir tā derība, ko es ar viņiem celšu pēc šīm dienām. 10.18. Bet kur ir piedošana, vai arī, ja ir piedošana, tad jeb tur vairs nav upura par grēkiem. Tad upurēšana kā sistēma un piedošana. Tas ir fundamentāli dažādas lietas. Ja? Mēs dzīvojam zem piedošanas, ne zem upurēšanas. 10.19. brāļi. Mums ir pārliecība. Mums ir pārliecība ieiet svētajās vietās. Hagion daudzskaitē, ja? Varbūt tavā Bībelē mums ir kā viena svētajā vietā tā kā norāda uz šo vietu aiz priekšskara. Bet ko mēs darīsim tajā vietā aiz priekšskara tempļa vairs nav, ja? Tā bija telpa, kurā bija šīs zīzlis, tur bija derības šķirs nalāk, ja? Bet tur būtu jābūt tomēr daudzskaitī. Tāpēc mums ir pārliecība ieiet svētajās vietās. Visās vietās, kas ir Dieva teritorija, mums ir tiesības ieiet, ja? Debesīs mums ir vieta sataisīta, mums ir tiesības tur ieiet, ja? Tur ir tiesības pieiet pie žēlstības troņa, tāpēc, ka Jēzus to izdarījis, Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums ir sagatavojis, jeb arī novēlējis, jeb arī vēlējis, kā jaunu un dzīvu ceļu, caur priekškaru, kas ir viņa miesa. Ja, tad viņa miesa ir, ja, garīgā nozīmē, ja mēs caur viņa upuri drīkstam ieiet debesīs. Jēzus saka, es jums aizēju vietu sataisīt. Ja tas tā nebūtu teicis, ja, man tēva namā daudz mājokļu. Un apostols Pāvils saka, viņš mūs ir sēdinājis ar Kristu debesu vietās. Ja. Tās ir mūsu vietas, kur mūsu piederība. Ja. Mēs nepiedaram vairs šai teritorijai, mēs šeit esam svētceļnieki tikai, kur mēs dzīvojam, bet nākamā vieta ir mūsu teritorija. Un 10.22. Tāpēc mēs drīkstam tuvoties, jeb citu tulkojums, mums ir jātuvojās, jau kā imperatīvs, jau kā pavēle, mums ir jātuvojās pirmkārt ar patiesīgu sirdi. Ja? Kā kristīgā ticība nav ārienē. Nav svarīgi, kā tas manis izskatās. Nav svarīgi. Svarīgi, kāda viņa sirds. Nav svarīgi, kāds tu izskaties ārēji. Vecs, jauns, krunkas, nav krunkas, brilles, nav brilles, nav nozīmes. Ja Dievs skatās, kāda ir tava sirds māsa, kāda tava sirds brāli. Tas ir vienīgais, kas izšķir. Ja? Mēs vienu dienu šo mēģināt tāpat mums kapā. Ja? Tā nav nozīmes. Bet iekšējais cilvēks nav kapā. Viņam tā nav ko darīt. Jā, pirmkārt, mēs drīkstam tuvoties ar patiesīgu sirdi. Jeb citā vārdā teikt, sirds šķīstie Dievu redzēs. Otrkārt, mēs drīkstam tuvoties pilnīgā ticības pārliecībā. Tas, kurš netic, uzskata, ka Dievs ir melis, ja? Atkal, pilnīga ticības pārliecība. Ticība nāk no dzirdēšanas, ja? Kaut kādā veidā uzteica, ka ticība ir tāds, manuprāt, tāds, ka viņa slīd ārā, ja? Un tev visu laiku jāstrādā pie tā, lai viņu iekonservētu, ja? Lai viņu padarītu sāļu, ja viņa slīd ārā. Kā viņu padara sāļu? Tu lasi Bībeli, tu klausies sprediķus, ja? Tu visu laiku mēģini padarīt sevi sāļu, ja? Manuprāt, viena no sāļākajiem cilvēkiem, kas mūžā esmu saticis, bija Tipaina, ja? Es kā aizēju pie viņas, ja? Sāļa māsa. Paldies Dievam, kad es varēju mācīties no viņas, ja? Viņa, viens no cilvēkiem, kurš zina, viņa mācēja sevi sālīt, tā, lai viņas ticība būtu nemitīgi ugunī. Trešais, apslacinājuši savu sirdi no ļaunā apzināšanās, jeb no ļaunas sirdsapziņas. Ja? Tā kā sirds un ļaunums, ja, viņa apzināšanās un sevis distancēšana no ļaunuma. Ja? Sevis distancēšana no piedalīšanos Beliāla darbos. Ja? Tad apzināties, kurā brīdī tu jau esi riskā, ka tu esi daļa pie Beliāla, ja? Kā tas tur, ja? Šodien nevajag šaut uz otru, pilnīgi piespied pogu datoru nospied, ja? Bet atkal, tajā brīdī, kad cilvēks apzinās, ja? Arī tā ir nāves nešana. Jo ik viens, kas izlien cilvēku asins, atbildēs manā priekšā, Dievs saka, ja? Un tas nav nozīmē, ka kāds tev saka, es tam nebiju tiešā veidā, es biju attālināti, ja? Vai visam tam ir sakars
visu to pieraksta. Un tas, ka viens pārdod alkoholu, bet otrs alkoholu piegādā, trešais ražo, es tikai ražoju, ja, un es neesmu vainīgs. Pasaki to radītājiem, ja, tajā dienā, ka viņš tiesās dzīvos un mirušos, ja. Es jau tikai tā iedevu tur, ja, 3 eiro, lai viņš tur nodzerās, ja. Pasaki to radītājiem tajā dienā, ja. Tajā brīdī, kad tu atzīsti patiesību, tajā brīdī patiesība darbojās, tev vairs nav apakaļceļa. 4. ir mazgājuši savas miesas ar šķīstu ūdeni, proti kristība, ja. Tad sirds, patiesīga sirds, ticība, ļauna apzināšanās un šķīstīšana sevi no ļauna apzināšanās, jeb no dalības viņu darbos un arī kristība. Ja? 24. pāns, vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Ja? Mums nav ar Beliālu nekāda sakara, mūsu sakars ir mīlestība un labi darbi. Vērosim cits citu un paskubināsim uz mīlestību, uz labiem darbiem. Mīļā māsa, mīli. Mīļais brāli, dari labus darbus. Mīļā māsa, mīli. Mīļā māsa, dari labus darbus. Mīļā māsa, mīli. Dari labus darbus, ja? Paskubināsim, tā ir mūsu daļa. Mūsu daļa nav Beliāls. Un 25. kas ir noslēgums. Neatstādami savas sapulces, kā daži ir paraduši, bet citu paskubinādami, jo vairāk redzot tuvojamies to dienu. Šodien, kad sācies Gazā karš, un atkal šis te, ja tu gadījumā nojauti, ka tā ir viena no zīmēm, kas tuvina Jēzus atnākšanu, vēl vairāk paskubini citu. Ja, ļoti daudz cilvēku šodien mēģina paniku sēt caur šiem notikumiem. Nē! Paskubini jau vairāk klausies, nākam kopā, mūsu kungs drīz nāks. Šeit ir vārds neatstādami savas sapulces. Tas nav tik lielā mērā kā dievkalpojums šeit, bet ar tādu nozīmi, ka tāds episkinagogēn raksta grieķu valodā, kas būtu tā kā ieradums sanāk kopā. Tas nenozīmē svētdienas dievkalpojums, bet ieradums, kur tikai jūs 2 vai 3 sanākat kopā. Vai tā ir tava māja, varbūt tas ir tava garāža, darba vieta, nav svarīgi kur, ja? Cietuma kamera, ja? Bet neatstājiet šo ieradumu. Šis ieradums ir daļa no tā, kas veido to konservu, kas saglabā tavu ticību. Ja? Ko daži jau ir atmetuši. Ja? Un šis te neatstādams, vēl teikt tā, ka te būtu jātūt, neatstādami ieradumu, grieķu valodas etos, ja, etos ir kaut kas labs, ja, labs paradums nākt uz sapulci. Nav nozīmes, vai tas ir šeit. Nav nozīmes, vai tas ir pie upes, kā Pāvils gāja savā vietā. Tam nav nozīmes. Tur, kur 2 vai 3 sapulcēšas Jēzus vārdā, tur viņš ir viņu vidū. Pats ieradums. Man ir ieradums iet uz kristīgām sapulcēm. Tur nav nozīmes, kur, jā. Tam jābūt vienam no tādiem pamatiem, kā mēs saglabājam savu, iekonservējam, ja padaram sevi sāļu. Tas šai svētdienai esiet svētīti Jēzus vārdā. Āmen.